Edgars Lūciņš izlido no vārtiem. Ķurins uzreiz rāda ripu vārtos. Lūciņš pagūst atgriezties un apturēt, bet Ķurins ļoti acīgi apturēja ripu pie apmales. Jugras spēlētājs bija vidus zonā, neļaujot. Un tagad Jēkabs Redliks. Ņižavīs un ripa nav vārtos. Vārtiem, bet Karamovs bija nedaudz tuvāk vārtiem nekā sekoja piespēle. Un tagad Buļanskis un 2 minūšu pārkāpums. Bulīts tomēr, jā, soda metienu piešķir. Jā, komandā. Pret Edgaru Lūciņu. Un garām vārtiem Edgars Lūciņš uzvar šajā duelī. Ankepāns Ņižavīs jau ir gatavs izdarīt metienu, bet tagad atgriezās nedaudz tālāk no vārtiem. Ankepāns, būs metiens. Ankepāns uzmetiens uz vārtiem un ripa vārtos! Bet ar augstu paceltu nulli nospēlējis. Kāsos spēlētājiem. Sprokts. Būs metiens pa vārtiem. Lieka šī piespēle bija Laviņš. Uzmetiens. Masājs ripa atcico priekšā un ripa vārtos! Ripa vārtos! Girts Ankepāns! Tad jācer, ka tas psiholoģiskā ziņā pirmkārt ļoti palīdzēs. Skatāmies ārreiz, negaidot izdara metienu. Pārsteidz, mazliet pārsteidz Girts Ankepāns un arī traucē. Tur, protams, mēs aicināsim, kad sāks. Tur ir jāuzslav arī pats Girts Ankepāns, jo brīdī, kad Laviņš izdarīja metienu. Ilgi laukumā šis virknējums. Un ripu vārtu priekšā, tur iesprūdu. Atcitās pret spēlētājiem. Pēc nojas palicis Jānis Sprukts. Ātri viņam partneri iedot noju. Lokins un ripa vārtos. Diemžēl ripa vārtos. Līdzēja tā epizode, kad Jānis Sprukts devās mainīt noju. Lūk, viņš šeit steidzas, bet nepaspēja vēs ripas apstrādāšanā. Tagad Karsums. Surovijs un Mārtiņš Karsums! Mārtiņam Karsumam es tikko gribēju teikt, laikam melnā diena. Tātad lūk par visām iepriekšējām neveiksmēm šajā mačā. Arī Surovijs redzam Jēkabs Redliks. Piespēle atstāja ripu Surovijam un piespēle gar vārtiem. Viens pats aizmirst Mārtiņš Karsums un viņš nekļūdās. Šādā epizodē, 2-1 uzvara un apsveic arī visi laukuma spēlētāji Edgaru Lūciņu. Liels prieks tieši par Mārtiņu Karsumu.